Ļoti švaki ir Latvijā ar klubiem, teiksim tā. Nu, come on! Latvijas klubos skan tikai vienīgi popmūzika. Nu, ir kaut kādi atsevišķi klubi. Nu, tepat tas One, kurš nolika mašīnu. Tur, jā, piemēram, One ir tāda vieta, vismaz, kas mums kaut ko citu dod cilvēkiem. Jā, bet pārsvarā, piemēram, Vecrīgā visur skan popmūzika. Visi mūs degradē popmūzikā. Es ceru, ka šeit nav ļoti... Gribās aiziet kaut kur uz kādu interesantāku vietu, kur kaut kas savādāks nekā par rādio skan. Kaut kā izglītoties tomēr gribās. Un gribās arī cilvēks izglītot, pasniegt to mūziku, jo ir daudz cilvēki, kuriem ir labas mūzikas kolekcijas, bet viņi nemāk viņu pareizi pasniegt. Un tādēļ arī mēs izdomājām, ka ir nepieciešama Rīgā tāda DJ skola. Kā mēs to izdomājām? Mēs satikāmies klubiņā, protams, klubiņā. Jā, mēs atceramies, kā mēs izdomājām. Mēs satikāmies klubā Pulkvedim neviens neraksta. Jau ex-klubā Pulkvedim neviens neraksta. Pasākumā Funky Breakout. Manis veidotā. Uzaicināju meitenes Kristāla Sound sistēmu, Kristiāna ar kolēģīti. Un satikāmies backstage'ā un sākām runāt. Kaut kādā veidā mēs ievirzījāmies tajā gultnē, kad mēs sākām runāt. Tas bija 13. gadā. Tas bija 13. gadā, jā. Jā, 13. gada septembris. Jā, un sākām runāt par to, ka vajag taisīt DJ skolu. Kaut kā, es nezinu, mums abiem diviem šī doma jau galvā bija nosēdusies jau labu laiku. Un, jā, satikāmies un, protams, kā jau klubos ierasts, bāros, ja, tad arī daudz alkohols, ja. To sauc citreiz mēdz saukt par pjanīgu bazari, ja, bet tomēr pēc kaut kādām dažām dienām Kristiāna man zvana. Ko darām tālāk? Taisam skolu. Tā mēs arī Tas bija tā diezgan nopietni, jā, jo vārds pa vārdam mēs sapratām, ka mums tā ideja ir, bet katrs viens mēs jutāmies varbūt nedaudz par vientuļu, lai to izdarītu. Un tad, kad tu satiec savu dombiedru, tad tomēr rodas tā drošības apziņa, ka tev ir tāda aizmugurīt nedaudz. Un atbalsts arī savā ziņā. Katrs mēs arī esam speciālisti kaut kādā konkrētā veidā, un es biju speciālists tajā ziņā, kas atbild par projektu rakstīšanu, un es teicu Kasparam Reku, ir programma Atspēriens, pamēģinām, jā, uzrakstīsim projektiņu, varbūt aizies mums tā DJ skolas ideja, tur biznesa plānu sarakstījām, visu kaut ko apspriedāmies, gājām uz sapulcītēm, bet, Atspēriens, diemžēl, mums atmeta, jo sapratām, ka tajā brīdī šī programma bija vairāk tomēr domāt uz uzņēmumiem, kas Rīgā ir ražojoši un kas tā kā nākotnē taisās iet uz eksportu. Bet DJ skola, vairāk tomēr tāds garīgs uzņēmums. Jā. Nebija uz to ražošanu tendēts, vairāk uz cilvēku mācīšanu, izglītošanu, uz neformālu izglītību. Sapratām, ka jāiet tālāk. Un tajā brīdī man vēl bija 29 gadi un bija tāds konkurss jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam no programmas Altuma. Un es vēl paspēju bez 5 minūtēm, tur 30 bija kaut kāds novembris, man dzimšanas diena janvārī. Es vēl paspēju ielikt tur tajā projektu programmā. Būtībā pārkopējām to pašu Atspērienam, uzrakstīto biznesa plānu, jā, tur neliels kļūdu labojums, pielāgojām Altuma visiem tiem uzdevumiem un nolikumam. Un jā, tikām no kaut kādiem 50 pieteikumiem, arī pirmajā pieciniekā. Es pat īsti neatceros, kur vietu dabūjām. Tur nebija izteikts, man tā liekas. Jā, bet viņi tur vienkārši pateica piecinieku. Pirmais piecinieks, jā, dabūja naudas balvu. Mēs ne tikai dabūjām kredītu 20 000 uzņēmējdarbības uzsākšanai, bet arī 1400 eiro vēl naudas balvu. Tas arī, protams, bija ne jau tā, ka mēs tagad gājām, jā. Tu viss tagad notriekt uz restorānu, jā, un atzīmēt to visu. Visi skoliņā. Jā, viss, protams, tur bija jāatskaidās un tā, ka... Bet ļoti labi, ka mums tā naudas balva bija, jo, kā jau vienmēr biznesa plānā, tur tajā tāmē, tur jau nevar visu paredzēt, un tajā brīdī, kad mēs atradām telpas DJ skolā, mēs sapratām, ka mums jāremontē tur toaleti, gaitenis un jāpārkrāso sienas, un tad tas viss aizgāja tā. Bet par to telpu meklēšanu jau arī...
mēs gājām uz vairākām vietām, un visi šausmīgi domāja to, ka DJ skolu taču neņemsim, kā būs baigais troksnis, jā, visi tur nāks un nenormāli būs. Bet īstenībā tā jau galīgi nav. Mēs esam diezgan pieklusināti to visi daram, jo ar to skaļumu jau pietiek nedēļas nogalēs mums, jo tomēr mēs esam vēl joprojām praktizējuši DJ. Un mēs cenšamies pēc iespējas klusāk visu darīt. Vēl jau arī tas, ka mācības notiek, tumbas ir arī dažādi veidi. Ja. Klubos ir tās, kurām ir tā kā plašais spektrs, bet tie monitori, studijas monitori, viņām ir tā kā šaurais spektrs tai skaņai. Ja. Un līdz ar to arī tā skaņa tā kā neaiziet tālāk būtībā par tavām ausīm. Un atradām ļoti labas telpas, Ģertrūdes ielā 3, ja, tā kā droši, nākiet. Tā arī tāda reklāmiņa. Jā, esam jau kopš 14. gada, starp citu. Un pirmie 2 gadi, kā runā, ir diezgan grūti. Jo pirmos 2 gadus faktiski mēs savu algu nemaksājām, mēs vilkām galus kopā. Kaut gan to nedrīkst kā darīt, jo uzņēmējiem jāmaksā savu algas ir jebkurā gadījumā. Bet ja nav, tad nav. Mēs pēc tam izmaksājām. Jā, mēs pēc tam izmaksājām. Jā. Protams, nodokļus mēs maksājām, bet algas bišķi palika iesaldēts. Un jā, tagad, starp citu, mums ir 5 pieredzējuši DJ, protams, jau vairāk nekā 10 gadu stāžu. Vecākais, varbūt pieredzējušākais mums ir Roberts Gobziņš, varbūt noteikti visi, lielākā daļa, cerams, zina. Un jā, vēl DJ PM, es, Dubrā, Kristiāna. Un Aspirīns, jā, mums ir viens no scratch čempioniem. Un DJ Rud mums ar vieslekcijām nāk, Radio 5 DJs varbūt arī dzirdēts. Jā, bet viņš iesāka ar mūsu... Jā, viņš bija mums pašā sākumā. Mums iesākumā bija 6 studenti. Tagad mums, lai jebkuru brīdi mēs paņemam tā kā pēdējos 2 gadus, jebkuru dienu, un mums ir 30 līdz 40 studenti. Pārsvarā īstenībā bērni tagad, vai ne? Diezgan īstenībā mums tie bērni tagad ir... Mums ir apmēram 15 ir bērni. Jā, sākumā mēs bērnus neņēmām. Mēs no sākuma vispār domājam, ka būs pārsvarā 20 gadiem. Nekā katrs jau spriež pēc sevis, ka tā 25, tur tāda mēram tie cilvēki. Bet beigās izrādījās, ka beigās pieprasījums ir arī tieši tajā vecuma grupā, kas ir bērni no 7 līdz 14 gadiem. Un tagad mums ir vesels 2 bērnu grupas. Vienu vada Roberts Gobziņš un vienu DJs Aspirīns. Jā, tā kā mums uz tiem bērniem būs jaunā DJ paudze, noteikti. Laba DJ paudze. Jā, kas mums vēl skolā ir treniņu centrs. Jebkurš gribētājs, kā to nosaukt, droši var nākt uz skolu, rezervēt savu laiciņu, izmantot skolas aparatūru un trenēties. Jā, tā mums vēl tāda iespēja ir. Jo nodarbības mums noteikti pārsvarā vakaros, sākot no 4:00, tā kā līdz tam laiciņš ir brīvs. Jā, tad tur var jebkurš nākt un trenēties un uz mūsu skolas aparatūras. Jā, daudz izmanto pirms spēlēšanas kaut kur nopietnos pasākumos, klubos. Jo, piemēram, aparatūra ir diezgan dārga, bet tur tālāk noteikti ir. Ja Šitie te. Šis aparāts, tā ir 4-kanāla puls, tas ir kluba standarts, kurš vienmēr klubos, bet šāds aparāts maksā 1600 eiro. Un tad vēl vajadzīgi 2 šitie, katrs maksā 1800. Bet, protams, lielajos klubos, festivālos tas viss ir tā kā raiderī cilvēkiem, bet mājās viņi spēlē uz kaut kādām mazākām ierīcēm, kas ir, piemēram, šādi kontrolieri, ja tāds 600 eiro maksā. Tad kā satrenējies to miksu, bet tev jāpiešaujās tam pogu izkārtojumam, pirms tu ej spēlē uz lielākiem festivāliem. Un, tāpēc nāk pie mums uz treniņcertu cilvēki, pirms no sērijas tikko bija cilvēks, ko Jotīflē tur spēlēja, un viens čels iesildīja drum and bass mega zvaigzni vienā reivā. Atnāca vienkārši 2 stundas patrenējies uz šīs aparatūras, lai, saprastu to izkārtojumu. Bet tehnika pārsvarā ir apgūta, kas cilvēkiem mājās ir, tie ir šādi instrumenti, tādi MIDI kontrolieri, ko pieslēdz pie datora. Kas iet uz klubiem, noteikti redzējuši, ka DJiem vairs nav, tur nenormāli nokrauts viss, bet ir datoriņš un ir kaut kāda maza pultiņa priekšā. Tas ir populārākais pagaidām veids, kā spēlēt uz šādas tehnikas, bet ir, protams, arī, uzliedz varbūt apakaļ uz pionierīti,
uz plašiniekiem. Jā, lūk, jā. Šis ir mūsu setapiņš. Jā, šis ir mūsu setapiņš, mums skolā tāds ir. Tas mums par vidu ir populārākais battle mixeris pasaulē. Tagad tas mums arī skolā ir pieejams. Un arvien vairāk un vairāk DJ nāk mācīties tieši arī uz šādas aparatūras, jo viņiem šitas ir sarežģītākais variants, ko tu iemācies. Ja tu iemācies pa lielam uz šī spēlēt, tad pārējais viss ir ļoti, ļoti vienkārši. Nākamais samiksēt tur kasetes un lentes. Tas jau ir cits levels. Okay. Un, kas mums tālāk? Jā, vēl tās ir tās DJ programmas. Varbūt sasaucās arī ar tām datorspēlēm, kas bija pirmajā stāstījumā. Ja? DJings arī būtībā pielīdzināms tādai kā datorspēlē. Mūsdienās. Jā, un šīs ir tās 3 galvenās. Tas Serato DJ, tas ir jaunzēlandiešu, Traktor, tas ir vācu un Rekordboks japāņu. Un šīs visas 3 programmatūras ir apgūstams mūsu skolām. Jā, mēs pa lielam pieķeramies visam. Jo mūsu kursā mēs izlaižam tādus universālos karēvis ārā no mūsu grupām, jo mēs pilnīgi visam pieķeramies un mēģinām viņiem visu parādīt, jo lai viņi visu varētu. Un pēc tam katrs izvēlās beigās, uz ko viņš izgrib spēlēt. Ja? Mēs piedāvājam šos variantus, un tad katram pēc tam ir izvēle, ko darīt. Protams, lielākā daļa izvēlās tos mazos kontrolierīšus, jo tas ir lētāk. Bet, cerams, ar laiku viņi pieķersies arī kaut kādai lielai tehnikai un varbūt, sakrās naudī par savām DJ spēlēm. Jo mēs to esam izdarījuši un mēs esam tikuši līdz tam, kad pelnam ar to un cenšamies spēlēt uz kaut kādas nopietnākas tehnikas nekā uz vienkārši kontrolieriem. Jā, mēs arī veicam izbraukuma apmācības. Pēdējā laikā esam bijuši arī daudzos pilsētas svētkos un vasaras nometnēs bērniem un visādos uzņēmumu pasākumos. Arī cilvēkiem ir interesi par to. Pārsvarā jau viņiem interesē tas vinils, tas klasiskais DJ setups, kā tur ieskrečot un kā samiksēt divas tādas pazīstamas dziesmas kopā. Paskrāpēt plati tādai. Jā, tā skrečošana beig populārā. Tā ir mūsu pirmā grupiņa. Pirmā grupa, jā. Pirmie 6 cilvēki, ja mēs pirmos mēnešus 4 dzīvojām tikai ar 6 studentiem. Tad mums ļoti liels atbalsts bija no 30 līdz bankas. Šis mūsu atklāšanas partijas 14. gada aprīlī. Mums ir DJs Horens, mums bija runas vīrs. Jā. Tā, tie mūsu bērnu grupas studenti, DJs Asprīns ar savu grupu. Šie vairāk tādi, starp 15 un 20 gadiem tāda mums grupa bija. Jā, bet pēdējos arī, ko mēs arī varam piebilst to, kad pēdējos kaut kādus gadus, man liekas 3, ja? Vai ne, pēdējos 2 gadus, mēs taisam bērnu nometnes. Un tās mums ļoti populārs palikuši, jo izķer pilnīgi visas vietas faktiski mums. Un tas mums ir savu veidu arī tās reklāmas pasākums, pa kuru mēs saņemam samaksu. Jo pārstrā pēc bērnu nometnēm mums izveidojās bērnu grupa no tiem bērniem, kas ir nākuši uz nometni. Tā kā tas mums tāds... vecākiem nav vasarā, kur bērnus likt. Vecāki strādā, nometni mēs taisam augustā, kad visas tās aktivitātes visas pārsvarā ir beigušās. Mums ir dienas nometni no 10 līdz 5. Pirmo dienas daļu bērni pavada mācoties, tad ir pusdienas, un tad mēs dodamies kādā ekskursijā. Vai braucam uz radio SVH, vai taisam raidījumu ierakstus, vai studijējam. Uz studijējam, jā, bērni paši mēģina radīt savus skaņdarbus. Beigās, protams, ir DJs arī un ballīti. Ir pilna diena, tā kā katru dienu, gan iekštelpās, gan ārtelpās, un beigās bērni paši organizēja savu ballīti un paši spēlēja savus DJ miksus, un kaut kādu, rupi rēķina 80% no tiem bērniem beigās nāk pēc tam pie mums uz kursiem. Ja to vasaras daļu, kad cilvēki negrib mācīties īsti, neizvēlās vasaras laiku, lai nāktu uz kursiem, mēs izmantojam bērnu nometņu rīkošanai, un pēc tam no šiem bērniem mums izveidojas grupa. Jā. Sākām ar 1 bērnu grupu, kur bija 5 bērni, un tagad mums 2 bērnu grupas, kur kopā ir 15 bērni.
Pat arī vecāki mums nāk bērni. Tā kā, mums vispār ir tas skaits. Mums nav ierobežojums. Vienā grupā nāk mazais, un tad pie manas grupā nāk tētis. Jā, tāds ir arī variants. Mums ir, tā bērnu grupa mums ir no tiem gadiem 7, 8 līdz 14. Pēc tam pārējais mums jau ir jau pieaugušo grupā. Tā kā mums īsti nav tāds limits. Jā, mums ir bijusi sieviete vecākā, kas ir 55 gadus veca. Viņa arī ir nākusi un mācījās pie mums. Viņa arī reāli praktizējušas DJs Jelgavā. Jā, tā kā nav ierobežojumi. Jā. DJs var būt jebkurā vecumā. Jā. Es noteikti būšu granī DJ. Jā. Kas mums tur vēl tālāk ir? Ir kaut kas mums... Vai tas jau mums ir rezultāts? Tas rezultāts, jā, kas ir tas kurs. Jā. Mums ir... Kāda ir tie kursi? Jā. Ir 4 mēneši tas intensīvais, 2 reizes nedēļā, vai var nākt 1 reizi nedēļā, un tad 8 mēneši. Un tad izvēlās, ko tu apgūst, vai vinilu, digitālo vinilu, tas ir tā kā vinila simulators, vai tā kā uz tām diskmašīnām, vai uz tās diskmašīnas arī izmanto tā kā tāds CD simulators. Vai tie MIDI kontrolieri, ko jau mēs rādījām, tās maziņās, tās kompaktās pultis, un tie, kas grib padziļinātāk, pēc tam iet, tie var apgūt skreču, un vēl atsevišķu tēmu mums ir DJ kursi bērniem, kur ir atsevišķi pielāgota sistēma, bet ja ir pieaugušie skaitās sākot no 14 gadu vecuma, tad 4 vai 8 mēnešu kursu laikā var apgūt spēlēt uz visa, vai arī izvēlēties to vienu sistēmu, uz kā spēlēt, un tad kursa laikā viņu izkost līdz galam. Tev bija slaidiņš, kur mūsu studenti spēlē pasākumos. Jā, šeit mums diezgan liela sadarbība ar dažādiem festivāliem un dažādām organizācijām un klubiem, kur mēs arī sūtam savus labākos studentus spēlēt. Jā, šeit var, piemēram, bildīties, redzēt, ka mēs spēlējam ZZ festivālā, Jūrmalā. Tie mūsu studenti, jā. Jā, Pārsvarā, pusauģi tādi, 13 līdz 15 gadīgi. Jā, tas bija ļoti iecienīts spotiņš tur tajā visā pasākumā. Tā kā lūk, un arī, piemēram, labākos studentus sūtam uz klubiem, kur jau var saņemt jau maksu par spēlēšanu, tā ka nav tā praksa jau faktiski ir tāda, par kur jau tu saņem naudu. Tā kā jau ir iespēja, ja tu sev pierādi, tad tu jau var sākt atpelnīt to, ko tu esi ieguldījis tajos kursos. Tā kā win-win situations. Jā, nebija tāds plāns, bet beigās mēs darbojamies arī kā DJ aģentūra, jo daudz nezinu, kur tos DJs meklēt, un tad zvanu uz Rīgas DJ skolu, vai jūs nezināt, kur dabūt tādu un tādu DJu, tādu un tādu. Vai jūs negribat atsūtīt kaut kādu tur savu jauniņo, tur labāko studentu, tur papraksēties? Pavelti. Jo, tas ir arī tas fakts, kad viņi piezvanīs tagad, viņi domā, lūk, tad varbūt jums tur skolā kāds grib ļoti tur papraktizēties un pavēlēt uzspēlē. Bet mēs kaut kā uzspiežam tomēr uz to, ka tas tomēr ir darbs. Cilvēks ir ieguldījis naudu savā aparatūrā, viņš ar savu 900 eiro vērto pulti, ar to, ka viņš ir samaksājis par kursiem, viņš pēc tam pa brīvu kaut kur iet spēlēt. Tas vienkārši bojā tirgu, tas pilnīgi nav nepieciešams. Un tādu cilvēku, kas varbūt vēl nav līdz galam iemācījies, mēs jau arī negribam laist spēlēt, jo negribam laist neprofesionāli, jo tas atkal tā kā bojā DJ skolai vispār reputāciju. Jā, mēs gribam, ja mēs kādus pasākumus sūtam, tad tikai forši cilvēki ar foršu mūziku un viss. Jā, varbūt par tiem cilvēkiem, kas nāk pie mums mācīties, ir tā, ka sākumā mums bija vismaz tā doma, ka jebkurš to var iemācīties. Bet tomēr pierādījās reālajā dzīvē, kad ir daži, kuriem nevar iemācīt. Tas nav varianti. Viņš nonāk tos 4 mēnešus un viņš pārsvarā sēž telefonā, bet nevis nāk pie manis mācīties, stāv un interesējās, kas ko notiek, bet viņš sēž telefonā visu laiku. Visu laiku saka, kad viņam, nezinu, ko tu spēlēsi, vienalga. Un beigās arī tā, ka neko neiemācās. Tad tā nav diemžēl mūsu vaina. Vai ne, par laimi tā nav mūsu vaina. Jo tā tad, ja nevar, tad nevar. Jā. Tomēr jābūt ir tai gribai un jānāk tiešām cilvēkiem, kas to vēlās. Jā. Mēs nevaram iebāzt tur mutē un viņam tomēr pašam ir jādara daudz, kas
Mēs parādām pamatus, un viņam pašam, protams, jāmācās tālāk. Jā, mēs varam iemācīt to tehniku, bet mēs nevaram cilvēkam iemācīt gaumi, vai mēs nevaram iemācīt arī to mūzikas kolekciju. Ja? Tev ir jābūt jau tai mūzikas kolekcijai vai ideja par to, kāda ir tā mūzikas kolekcija sākumā. Ja? Vispirms ir tā ideja vai mūzikas kolekcija, un tad jautājums par to, kā tu viņu gribi pasniegt auditorijai. Nu, katrā ziņā mūzikai ir jāpatīk. Tas ir pirmais. Mūzikai ir jāpatīk, un jāpatīk kādam žanram arī cerams. Bet galvenais, ka mūzikai jāpatīk ir, un tad jau pārējais jau viss ir iemācāms. Ja vēlās, protams. Paldies. Paldies, ka ir tāda vieta, kurā augs jaunie dīdžeji, un tad glābs mums to situāciju klubos. Cerams, jā. Mēs mēģinām. Jautājumi no zāles. Mums jau ir konkurenti uz balviņām. Arī sākot to sarunu, bija tas teiks par tiem klubiem. Kas ir laba mūzika? Laba mūzika? Tā noteikti nav tā, kas skan pa top 40 radio, jo tā mūzika... Nu, vismaz tā, es vismaz personīgi uzskatu, ka tā nav laba mūzika. Tas ir domāts pārsvarā masām, un viņi uztaisīti ir lēti, viņi pēc programmas uztaisīti, lai viņi patiktu visiem. Vidējais arī tā ir lēta mūzika, ja, kur praktiski ir ieguldīts darbs menedžēšanā mūzikas. Tur nauda ir ieguldīta vienkārši tāpēc, lai to mūziku uzpūst, rādītu pa visām malām, liktu iekšā radio, ja, un tā, kas visu laiku skan pa radio. Tā mūzika, teiksim tā. Laba mūzika ir tāda, kur tu dzirdi pirmās 10 sekundes, un tev jau patīk, bet tu nekad viņu neesi dzirdējis iepriekš. Okay. Ne, nu katram, protams, ir savs, teiksim tā, katram ir savs, bet ja mēs tā skatāmies pa Rīgas klubiem, teiksim tā, kas skan Rīgas klubos? Rīgas klubos skan praktiski tikai popmūzika. To, ko tu vari mājās klausīties vai skatīties tur MTV un pārējais viss. Jo, tas nav pārsteidzoši, tas nevienā galā nav interesanti. Jā, tas ir tikai Latvijā, jo pārsvarā ārpusē spēlējot, tajā pašā Igaunijā, Lietuvā, klubos skan pavisam cita mūzika. Tur neskan popmūzika. Tur skan klubu mūzika. Jā, un uz klubos vajadzētu skanēt klubu mūzikai, nevis mūzikai, kas skan pa radio. Jo par radio skan mūzika, kur tu var klausīties jebkurā brīdī, tur austiņās, Spotifyā, ja, tu tomēr atnāc uz klubu kaut kā. Nevis kāds DJs, kurš, piemēram, tikko vai ne pēdējās stundās vēl sēdējis, masterējis savu gabalu, un tad uzliek tev pirmo reizi tajā vakarā, tajā klubā. Tas pirmais atskaņojums, ja, un pēc tam tas gabals tiek iespiests tālāk un tiražēts platēs. Ja, tā ir ekskluzīvāka mūzika, tas ir kaut kas tāds. Tas nav masu patēriņa produkts. Kur ir Latvijas klubos problēma, kāpēc popularizēta tiek ne kvalitatīva mūzika, bet popmūzika? Tāpēc, ka klubos Latvijā nav ieejas maksas. Tas bija kaut kāds 2008. gads, kad sākās krīze. Jā, tad visiem klubiem noņēma ieejas maksu. Un tad vienkārši kluba īpašnieki sāka aicināt spēlēt klubos pēc iespējas lētāks DJs. Un kā visvienkāršāk lai publika sāk dejot, visvienkāršākais ir uzlikt viņiem pilnīgi zinām gabalu, kas skan MTV, un tad jau visi sāks dejot un dziedāt līdzi. Tas ir pilnīgi vienkāršākais variants, kā mēs to varam klubā dabūt cilvēks iekšā. Jā, klubi arī nav nekādas mākslas iestādes, ja, tās nav nekādas kultūras iestādes. Pārsvarā klubi bāri, ja, tās ir peļņas iestādes, tie ir uzņēmumi. Viņiem galvenais ir nopelnīt, un neviens tur negrib eksperimentēt ar kaut kādiem dīdžejiem, māksliniekiem, kaut ko tādu, kaut ko nezinām pēkšņi. Ja? Labāk pārbaudīt vērtības. Man tur mašīnā skanēja tas, un tad, lai tas dīdžejs arī to pašu liek. Pārsvarā tie dīdžeji, kas pēc 2008. gadā parādījās klubos, bija kaut kādi bārmeņu draugi vai tur klubu īpašnieku draugi, varbūt kaut kādi radi bērni vienkārši. Viņš zina, viņam kompis ir, ja, Spotify ir, kas tur vēl vienkārši lai spēlē. Jo, tā tas viss aizgāja, ja, un tādas arī, tik ļoti vairāk nav, varbūt drastiski, bet turpinās diezgan pamatīgi līdz šim brīdim. Kāda ir perspektīva, cik ātri mēs varam atgriezties pie kvalitatīvas mūzikas? Es nezinu, kā Latvijā es runāju īstenībā daudz bāru vadītājiem par šo tēmu, un viņi man teikuši, ka
kad viņi neliks klubos ieeju, jo tad visiem jāliek ir. Jā, bet visi tur noteikti lielākā daļa būs tādi, kas teiks, nē, es nelikšu. Jā, man ir tagad labi, kā ir, man no bāra ir ienākums, un es negribu riskēt ar to, kad es lieku tagad klubām ieeju. Ja, bet skatoties, piemēram, no pieredzes tajā pašā Igaunijā, diezgan bieži sanāk brauks turien spēlēt. Visos klubiņos, tādos bāros, kur uzstājās kaut kāds, vai DJs vai grupa ir, tur vienmēr ir 5 eiro ieeja. Jā, piemēram, ok, meitenē varbūt mazāk. Bet, cena diskriminācija. Tā, diemžēl, ir, jā, kaut kā tie džeki jādabū tajā klubā. Bet, jā, ir tā, ka, ja tev būs klubos ieejas maksa, tu varēsi uzaicināt arī DJs no ārzemēm. Piemēram, Igaunijā un Lietuvā ļoti, ļoti daudz DJ no ārzemēm brauc spēlēt, ir dažādi pasākumi, bet Latvijā, diemžēl, to īsti nevar izdarīt tikai dēļ tā, ka nav klubos ieejas maksas. Tā ieejas maksa tomēr to DJ kultūru ceļ augšā. Jā, jo tad tev ir nauda, par ko samaksāt normālam DJiem, jo no tiem bāra ienākumiem tur jau tev tikai sanāk tur bārmeņiem apkopējai un iepirkt nākamo kravu. Jā. Tā ir, jā. Labi, dodam dāmai priekšu. Nebūs. Es gribēju pajautāt par to, jūs minējat par tām 10 sekundēm, kad ieskan mūzika, 10 sekundes, un ja patīk, tad tā ir laba mūzika. Es gribēju pajautāt par to, kā jūs audzējat skolēnos to mūzikas izpratni, mūzikas gaumi, un vispār kā jūs saprotat, ka viņi spēlē labu mūziku arī pēc tam 10 sekundēm. Kā jau mēs teicām iepriekš, to gaumi iemācīt nevar. Katrs tomēr ir kaut kāds DJs, kas nāk ar tādu nopietnu nodomu spēlēt. Viņam jau ir kaut kāda kolekcija, ko viņš vēlās dot tiem cilvēkiem. Kaut kādā veidā mēs mēģinām, es, piemēram, mācu viņiem no savas mūzikas kolekcijas sākumā spēlēt. Un tad, protams, daudz jau tur stāvas šazamiem un tur šazamē visu mums. Jā, man tur playlists YouTube, man tur playlists Spotify. Tas īsti nekam nedara, lai tu būtu DJs, tev jābūt reālai kolekcijai. Reālai mūzikas kolekcijai. Kaut vai MP3 faila datorā, vēl labāk, ja tev vinila kolekcija. Jā, jo, kā es teicu iepriekš, to popmūziku, to jau var jebkurš spēlēt. Ir jāmāk spēlēt kvalitatīvu klubu mūzika labi, lai cilvēki dejotu, lai tev nebūtu jāspēlē tie popmūzikas gabali, kas skan visu laiku par radio un kas jau visiem apnikuši ir. Jā, liela māksla ir pārsteigt cilvēks, spēlēt, vienkārši miksē tādus gabalus, ko cilvēki nav dzirdējuši, bet tu uzliec un tu kaut kā pārauj to auditoriju, pavalkās, jā. Tā ir tā lielā māksla, tā ir tā DJ māksla. Tehniski iemācīties, kā salaist kopā, samiksēt popmūzikas dziesmas, tā jau vispār nav problēma. Tas ir daži minūšu jautājums, jā. Dažiem ir problēma. Okay. Ir tādi 80%, kuriem, 20%, kuriem nav iespējams iemācīt. Tas viss 4 mēnešus nosiet. Nē, es tāpat nesapratu. Bet tiem, kam nesanāk, jūs tā arī pasakat, bet pirms mēs atnāk un man ļoti gribās mācīties. Es esmu gājis, bet man nesanāk. Un ko es man tā pateikšu, tev nesanāk čau? Ja ļoti gribēsies mācīties, tad tu iemācīsies. Tur jau tā lieta, bet ir atnāk tādi, kas vienkārši tur viņam paprasa, ko tu spēlēs. Es nezinu, man vienalga. Bet ja es nepratīšu samiksēt 2 popmūzikas dziesmas. Ja tu gribēsi, tev sanāks. Tur jau galvenais ir gribēšana. Ja tu tiešām gribi, tad tev sanāks. Tur jau tā lieta. Bet, tā jau ir tehnika. Tur jau nevajag muzikalitāti. Tur jāskaita 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Labi, es atnākšu, jūs man iemācīsiet. Redz, super. Viens jau ir cilvēks. Jā, varbūt vēl kāds, kurš no zālītes grib nākt uz skolu jau. Super. Viss var, jā. Tā beidzam. Es laikam uzstāšos no, kā to saka, Velne advokāts. Uzdošu jums dažus tādus interesantus jautājumus. Es, ka cilvēks, kuram nelielā pieredze ar muziku ir AKMPC. Zināt, kas tas ir? Un savulaik ļoti daudz arī staigāju pa klubiem, ne šeit Latvijā, Maskavā, vēl kaut kur. Man tur daudz draugu tur ir, kur ar muziku nodarbojas. Jūs taču zināt, cik maksā vidēja pasaules līmeņa DJ aicināšana. Ne tāda, par kuru visi zina, bet viņš ir pasaulē savā līmenī zināms, un cik maksā viens sets. Savā žanrā? Jā. Tas ir sākot ar 1000 poundiem, piemēram, ja mēs runājam par Anglijas DJiem, plus ceļš, plus viss ir aicināt DJā. Jā, tas ir viens, otrs. Jā, jo šaurāks žanrs, jo viņš nav tik populārs, jo mazāk tie honorāri. Jā, pēc tam
Tas ir viens, tas cenas izmaksas labu dīdžēju, otrkārt, ja mēs pastaigājam pa brīvdienām dažreiz šeit par Rīgu, nevajag nekur tālu iet, dažreiz tu satiec pustukšs, klubs ir tukšs, neviena nav. Un jūs iedomājaties, jūs esat aicinājis labu dīdžēju, promo akciju Facebookā, samaksājat par reklāmu, AdWords, un vienkārši cilvēki netnāk, jo cilvēku nav. Un jūs, diemžēl, Latvijas ietvaros nevarat to prognozēt. Jo, protams, visi domā par to, lai, ja notiek liels festivāls un vēl kaut kas, lai neicinātu tos māksliniekus, bet vienkārši dažreiz notiek tā, ka notiek, ka Rīga vienkārši tukša. Es pats nezinu, kāpēc tā notiek. Un vēl trešais moments. Šeit pie mums tas ne ļoti populārs klubs ir La Roca, un tur viena no plašāka, kur spēlē plus mīnus kluba muziku. Galvenokārt hardcore. Un tur arī ļoti maz cilvēku. Visi vai tur pop zāle ir, vai tur, kur vieglāk kaut kāda muzika spēlē. Cilvēki vienkārši to neklausās. Un ceturtais, jūs tikko runājat par to pop muziku, kura skan radio un vēl kaut kur. Ja cilvēkiem tas patīk un viņi to klausās, tad sanāk, tā muzika ir populāra. Bet neviens viņus neiepazīstina ar kaut ko citu, tāpēc, ka visas kaut kādas radiostacijas, kas mēģinājušas pumpēt Latvijā kaut ko citu, tās jau vienkārši nomirst. Tiklīdz jūs palaidīsiet labo IDM gabaliņu radio, cilvēks pārslēgsies uz citu radiostāciju, un tas cilvēks sapratīs, ka viņa auditorija... Bet arī goti pilnīši vairs netusē. Bet ja mēs runājam tīri par naudu, es saprotu tos cilvēkus, kuri izslēdz šeit klubus, kur spēlē laba muzika. Jo man liekas, ka klubu kultūra Latvijā Rīga vienkārši mirusi. Tur ir tā lieta, bet kāpēc? Jo, piemēram, Lietuvā viņi ir, un Igaunijā viņi ir. Jā, Igaunijā super, jā, es pats tas nav saistīts tikai ar to, ka iekšmaksā. Ar cilvēku skaitu tas arī ir saistīts un ar cilvēka gaumu. Bet Igaunijā ir mazāk cilvēku nekā Latvijā. Gaume, es domāju, nevarētu ļoti atšķirties starp divām valstīm. Starp trijām kaut vai. Jo tāpēc, kad, ja mēs sākam vienkārši tajos klubos spēlēt to popmūziku, protams, kad viņi ies tur un klausies ar cilvēku, jā. Bet ja mēs turpinām klubos spēlēt kvalitatīvu klubu mūziku, ja nebūtu šī popmūzika tajos klubos, tad cilvēki vienalga būtu spiesti iet, klausīties un izglītoties. Kurš žanrs jūs uzskatiet ir kvalitatīvs kluba mūzika? Žanru miksis kaut kāds? Jā, starp citu īstenībā, kāpēc gan ne, ir ļoti daudz DJ, kas spēlē vairākus žanrus, piemēram, sākot ar, nezinu, tagad ļoti, piemēram, populārs ir traps, house, kaut arī tas pats dubsteps un ir disko. Un ja to visumā, piemēram, samiksēt kopā klubā, tad kāpēc gan ne? Mums, starp citu, Latvijā vēl ir tāda lieta, kad pārsvarā DJs spēlē no 9 līdz kaut kādiem 7 rītā viens. Jā, kas arī īsti nav. Vecrīgas bāriem, arī tāpat Pienā, jā, arī DJs spēlē visu nakti. Jā, kad, piemēram, viens DJs spēlē visu nakti. Tas arī, es domāju, kad ir viena lieta, kas ir mums tā IES maks, kas mums neļauj vairāk DJs aicināt vakarā. Jā, tāpēc... Ja mēs aicinātu vairākus DJs, mums būtu interesantāks pasākums.